Čau visiem ar straujiem suļiem tuvojas Be Active Day 2025. Šogad tas būs 27. septembris, un mēs aicinām arī jūs būt aktīviem un pievērsties daudz kustīgai ikdienai. Mans vārds Reins, un šodien ar mani kopā ir mani kolēģi Sandija. Čau! Čau, Sandija! Mēs jums parādīsim vingrinājumus, ko jūs varat izpildīt savā darba vietā pusdienu pauzītē. Lai tev nebūtu garlaicīgi un jāvingro vienam pašam, tādēļ tieši šodien ņem līdzi savu kolēģi un vingrojiet kopā. Pirmajā vingrojumā uzliekam plauksteņu virsū savu kolēģi plaukstē, elponīšus kopā un spiežam gan plaukstu, gan elponīti viens otram pretī. Saspiežam, 2 sekundītes noturam un atbrīvojam. Atkal saspiežam, 2 sekundes turam un atbrīvojam. Un šādi izpildām līdz 10 atkārtojumiem. Pēc tam to pašu izdaram ar otru roku. Dodamies tālāk. Nākamais vingrinājums būs jau krietni nopietnāks. Liekam kolēģim rokas uz pleciem un kārtīgi iestiepsim gan plecus, gan muguru. Un šeit droši virzamies ar visu ķermeni, lejā 10 atkārtojumus, lēni, izjusti. Nākamajā vingrojumā, tāpat kā pirmajā, liekot kopā plaukstas, bet šoreiz liksim kopā potītes. Saspiežam atkal 2 sekundītes viens otram pretī un atbrīvojam. Samainam ar kreiso kāju, 1, 2, atbrīvojam. Un atkal 1, 2, atbrīvojam. Spiežam stingri pretī, noturam un atbrīvojam. Un šādi arī tāpat kā iepriekšējos vingrojumos, 10 reizes ar katru kāju. Okay, nākamajā vingrojumā jūs kolēģis atrodas pietupiena pozīcija. Ja tā ir par sarežģītu un par grūtu sākumā, tad jūs droši varat atrasties arī daļējā pietupiena pozīcijā. Un no šīs situācijas jūs tagad spiežat virsū svaru uz kolēģa plaukstām un kolēģim ir uzdevums noturēties pretī gan uz kreiso pusi, gan uz labo pusi, gan vienu roku ātrāk uz leju, otru uz augšu. Pēc tam samainam vietām, daram tieši to pašu. Un lūk, šādā veidā notestējam kolēģa spēju saglabāt pozīciju. Noslēdzošajā vingrojumā pārbaudīsim kolēģa reakcijas ātrumu, kas būs daudz interesantāks jau vingrojums nekā iepriekšējā. Let's go! Jūsu uzdevums ir novietot plaukstu priekšā kolēģim, un kolēģi uzdevums pēc iespējas ātrāk trāpīt ar savu plaukstu pa jūsējo. Pildam šo mierīgi 20 reizes, un pēc tam mainamies ar uzdevumiem. Es ļoti ceru, jums šie vingrojumi noderēs, kas izkustinās jūsu ikdienu, jūs ierastajās darba vidē. 27. septembrī mēs aicinām vēlreiz jūs visus Be Active Day uz foršu koptreniņu arī pie mums, sporta centra Teika telpās. Neatkarīgi no jūsu sagatavotības līmeņa, jūs būsiet gaidīti, un tad jau mēs ar Sandiju jums iedosim piemērotākos uzdevumus. Jā, tiekamies.